Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bēbē brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs. Jā, kā protas svešais spēlē, tā kā pieprot tas cits. Jā, par to Aija Kukuli savu laiku un viedi vārdi, kā viņš prot svešais spēlēt. Studijā viesos svešais cits, svešais cits. Svešais cits, tas ir Ziečā, nu labrīt. Sveiki, man, olimpiskajā kreņķī. Ko nu tur? Sports ir sports kāds. Sports ir nežēlība. Jā. Nu, bet tu esi ar sintezatoru savu draugu atkal ciemos. Nu, tev, bet mēs bijām tajā pasācienā pagājušajā nedēļā, ja, ka mēs bijām aizpagājušajā nedēļā. Pagājušajā nedēļā. Ai, tas bija jau senāk aizpagājušajā sestdienā. Jā, tā puika beigās tam puikam to diplomu atdeva, tad viņam neatdeva. Tur skuķi atdeva, viņš tur kaut kur bija ganījies, laikam aizgājis līdz mājām, kaut kāds sautējumu apēst un atvilkās apakaļ. Viņam laikam bija kājas vēl sabristas tam Markusam. Nu, slapis un tā viņš. Sautējumā. Tas bija nobridies sautējumā. Viņam, tu saprot, bija... Treneris bija dikti uztraucies, bija sanervozējies. Jā, tas bija sirdīgs Migla Mērkeķi no diploma iedevuši tur labākajiem florbolistam. Tas ir tāds olimpisks pasākums. Jā. Tur bija arī olimpieši tajā pasākumā. Olimpieši un Ārts Abos, ja man bija uz Zieča ar Ārts Abos skatus, tur bija tāda malkas epizode, tur mežā, guni kūri. Tā mēs noņemam. Pat aiznos to no... Es esmu bijis ar Albāno Karīzi uz vietas skatuves. Ar Samantu Foksu. Jā. Ohandī. Ar Sabrīnu es esmu bijis. Ar Sabrīnu. To jau vajadzēja sākt. Jā. Ar doktoru Albans. Jā. Zobārstu. Jā. Labi, kā tavu panākumi olimpiskajā solfeģo? Tas ir tāds, pa olimpisko, tāda mūzika mazliet, kas, fonā tos kadriņus tur rāda, tur neveiksmīgākie, varbūt veiksmīgākie brīži, tas apskats. Tā izdevā lifta mūzika. Jā, sakomponē tādu lifta mūziku, tādu foninieka. Jā, pagaid, tad noņem šit. Bet tu dziedās arī tikai? Nē, tas jau ir tāds... Tu esi instrumentālo. Jā. Bet mums te ir modra, es tev rekomendēju modra ļoti labs ierunājiens, sauklis olimpiskais. Nevar būt. Tas jauns alternatīvs paņēmiens. Jā, ļoti. Tas tieši pēc Dānijas mačiem. Dānijas mača laikā 4 reizes vismaz. Nevar būt. Nevar būt. Un šitas ģeldīgs ir. Jā, mēs to laidīs iekšā. Vajadzētu kaut kas jauni kaut kas ienāk iekšā. Šito vajadzētu arī tiem amerikāņiem iedot, tā kā viņiem neieskaita golu. Jā, precīzi. Jā, labi. Zieči, tad kā nosauksim dziesmu? Nevar būt. Nevar būt. Jā, tā, lai viņi arī iet. Zieči spēlē sint. Nevar būt! 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 Dinamikas nav, bet skanē. Aizgāja funky. Yeah. New jazz. Šits labs. Pagaid, tagad. Nevar būt. Nevar būt. Nekas to vajag tā salikt pa bītiem būs labi. Jā, tajā bišķi džezīgajā. Jā. Nevar būt. Nevar būt. Tagad trāpīja. Labi. Nevar būt. Nē, šitas nebija. Skaties, vēl 4-5 gadu, un tu jau varēsi normāli kaut ko nodziedāt, arī kaut kādu. Es jau skatījos vecās olimpiādas, kur Atkinsons spēlēja arī uz Sintiķu. Jā, tur jau es bangeli golē. Nevar būt. Nevar būt. Nevar būt. Nevar būt. Kas tas ir domāts? Tas ir kaut kas...
ka rātu uz fonā, tu apskatis labākie momentiem, tu kā nogāzās. Sliktākos momentus. Sliktākos, kā atgadījāt. Nekādos. Tāpēc arī nevar būt tas gabals saudā. Nevar būt. Nevar būt. Ir labi. Uztais beigas tādu endiņu tādu. Opa. Sudrab kāzās. Sudrab Ej, tu nos, nu Tā jāsūt prom šiem, kamēr tur līdz 23. Mums tur šito te varbūt, kur ar to Snoop Dogg, to melo, uz to noslēgumu varbūt, zini. Lai palaiž. Pa elektroniskiem pastiem jau var nosūtīt tagad. Ines tiek uz to noslēguma rituālu, viņi varētu prezentēt. Būs ambasadors, vēstnes, melodiskais vēstnes, Ines Vaikula. Tur dabūt iekšā nevarēs, bet, jā. Vajadzēs caur žogu ietikt kaut kā. 100 reizi jau tā ir darīts visādīgās. Forši, un tad, tad tu biji tur ar tābolu uz vienas skatuves, tev ir jauns gabals, ko Valentīna dienā kaut kāds bija šivers. Mēs tur pa cēsīm, nodauzījāmies un Un cik reizes? Lai var saskaitīt. Niezā? Niez kaut kāds. Jā, un šitie doktorāti viss cieti sātani, zinu. Tā nācās, uz pirtiet. To var izzīt ārā. Jā. Tautas metodēm ritīgi. Jā, visādīgām tur tējām, bet man jau liekas tur ar stipro labāk. Tā bija. Gribi pacelt dzimumu spēju, uzlej spējai karstu tēju. Jā, tāds bija kādreiz. Nu, un kas ar aņukiem ir kaut kāds anekdotiņš ir? Bišķiņ arī ir ienācies, kamēr vēl jau te pa kas pat rakumiem, šitāds baigās ziema, bet miljonus gadu nav bijusi, tad varēja oficiāli iet pat tā. Miljons ne no 79. No 79. Jā. Un mēs, te veselu vārzi bija, kad pār 150 cilvēki pa to Daugavas nogājās, saprot. Taču nedrīkst. Tagad jau no 7. datuma nedrīkst. Mēs jau līdz tam 7. pa 3 lāgi. Man te bija te Mārels atvilcies no Cēsas puses uz Rīgu. Viņš jau tādu nav redzējis neko. Tam ir nepabeigta šitā te santehnika augstākā izglītība, un mēs kontrolu urbums tajā zelta pālī taisiem. Tu var tik pietikt klāt beidzot no otras puses. Un tur neko labi tur neiet. Un tā gājām taisīt kontrolu urbums ledojumam, tur 3-5 centimetri, viss kārtībā, uztaisīt telti, iehēdīja, kur uguns, kur iekšā telti, un palika pa nakti no tā 6. uz 7. Un tas 7. jau... Uz ledus? Jā. Tur kā ieliek āliņģīt arī, tur tad kā tev kurās guns, un tev teltīt vaikiņš, ja tāds kā pirts efekts, Un tas 7. nāca tie miglu mērkaķi, jo gribēja sodus telēt. Mēs teicam, mēs jau te no vakardienas, tad mēs tur bišķi izplosījās, pikām viņus apmētājām, tad kaut kā pa maliņu nogāja neuzrakstīt tos sodi. Jā. Labi, stāsti vairāk. Tad nakšņoja uz Daugavas. Jā, no 6. uz 7. mēs tur tāds strateģisks objekts, kur tieši pēdējā brīdī. Tuvāk. Pirms cietu. Pirms cietu, jā. Un šitā te izgāja, tas ir tuvāk pie Zaķusalē, tur ir tāds strateģiskais objekts, nedrīkstot tur kāpt augšā. Jā, tur jā. To mēs arī uzzinājām, ka uz kāpām tur sētu, žoks rakstīts. Nedrīkst rakstīt. Tā bija jūs tur gāja, kur nedrīkst, jā? Iekšā mēs negājām, tur jau bija sēta, tā bišķi piebijās. Bet tā bija interesanti par to Daugavas. Tu esi zemlednieks, jā, arī? It kā nav tā kvalificēts, bet šitajā ziemā, redz, es jau izgājušajā raidījumā stāstīju, tur no vecām drātiņām visādiem šitiem te... Sūdiņiem kaut kādiem, jā. Kas jums tur bija tie... Trotils. Tas olimpiskās tie piekariņi. Trotils. Taisīja tos blitkas, Es domāju, no trotila kaut ko. Tas ir, to vajadzētu vēl paspēt šajā gadā. Uz Daugavas. Tagad, tā kā sāks palikt siltāks. Tad trotiliņu uz Daugavas. Un tad tev atsevišķi gabals, to tu atdalies. Tad Rudolfs Laumans, otrā sērija, nāves ēdā. Bet viņiem tas patīk. Es kaut ko dzirdēju, bija kaut kāds, kad bija tā runāšanās ar tiem zemledniekiem, vai ne? Viņi patīk, ka viņus iznes jūrā, jā? Tur galvenais nevajagot skriet pirmajam. Uzreiz mēģināt lekt pāri. Tur, ko?
Vajag pagaidīt, jo atlidos ar kur tu vēl ar helīti vecīt? 2013. gadā tā bija jūrā, tur pie Igauņiem, tur paliels gabals, kad 100 cilvēki. Kā mēs tajā raidījumā vienkārši tos pieminējām. Bija atdalījušies gabals tik liels, ka paši nemanīja. Tik vēlāk uzzināja, ka viņi ir nofiktas helikopters brauc. Klau, bet stāstīsiet ne to. Stāstīs kādu anekdoti. Ja kas man arī vieniko, viņam tam izstāstīt. Tā jau tā kā vecs, laikam, kāds jau būs dzirdējis. Jau tev nav. Ilgdzīvotājs, zin, tur kalnos, Kaukāzes pieņemsim, tur 105 gadu džekam. Tā, zin, padzirdējuši šitie te žurnaļūgas, jābrauc pie viņi noņemt interviju, kā tev tur šitas noslēpums, vai ne, un kā tu tik ilgi izdzīvoji. Šie tur atbrauc, tu viņi tur ņems un intervēs, viņš skatās uz vecais, sēž sakņus un baigi bimbā, zin, uz celmu. Un, ko tur kreņķīgs, un tie žurnālisti, kā jau grib tos jautājienus, viņš bet jūs tik kādu cienīgu mūžu, bet kas te noticis, kāpēc jūs tā kreņķīgs un raud? Viņš saka, fāters izlikt no mājām, saprot, es veco tev irst pasūtīju. Sastīdējās. Kas tev ir? Ok, tā, labi, man ir tā, respektīvi, lido, es stāstīju par kurortu vietām tev iepriekš, pirms stundas. Un tagad lido uz kurortu tas čārters, vai ne? Un paņems kaut ko. Jā, lido, pareizi. Smiekla vārds. Lido čārterīts, vai ne, uz to atpūtas, kaut kā to zonu. Epsteina salu? Špā, ne uz špā. Tas jau ir špā. Ne uz špā, ka tur uz citu vietu viņi lido. Un, protams, kā tur lidmašīnā iet vaļā, vai ne? Un viss šitais te, kā oligarhi, latviešiem, kas ir oligarhi mums arī? Ja mums tā kā viesnīcā viņi tikās, tur ir sarunas noklausījumi. Jā, bet kā, mums varētu būt, kas viņi varētu būt oligarhu vietā, kaut kādi biezi. Dīžmaki. Biezie kaut kādi, kaut kādi turīgie vai kaut kādi, kā mēs viņus varētu nosaukt. Tur tai lidmašīnā pāris ir tie, kas visiem makas Čiekuri. Čiekuri, vai ne? Un tagad tā lidmašīnas tā stjuarta, vai ne, vienā brīdī nāk ārā un saka, lūdzu visiem piesprādzēties, vai ne? Tūlītās mēs nosēdīsimies Bādenē. Un viens no čiekariem, tā kā atšķirkstajā brīdī, kas jūs mūs galīgi par idiotiem uzskata, tad nevajag 2 reizes docaukt. Jā. Vai ne? Labi. Šito mēs plēšam ārā un metam miskastē. Reku, te mums ir kalendārs. Šito, ko viņš izstāstīja, arī metam ārā miskastē. Pārliecināta vīrieša joki. Kamēr tu biji prom, es te vienu atradu, viens bija tā tīri labs, es atstāju ziečam viņš varētu pasākumos. Dace ne dzēra, ne smēķēja, pa naktīm nevazājās apkārt, gulēt gāja 10, cēlās 6, bija klusa, mierīga un paklausīga. Bet, kad iznāca no cietuma, viss mainījās. Šis nav un nākamais ir, te vairāk nav izraustītu, bet mēs rīt no rīta varbūt. Bet tieši Valentīna dienas pārliecinoša cilvēka joks svētā Valentīna dienā skan šādi, līdzīgi. Studente Jāna katru dienu ēda lokus un ķiplokus. Tāpēc par angīnu un seksu viņai stāstīja citas studentes. Jā. Okay. Tas vēl tāds. Bet par Daci, kas iznāca ārā, to var. Bet vakar arī iedomāju, es vienkārši tur lūrēju to hokeju, to trakumu, tad pirmā trešdaļa, un skatos, tur tas surdotulkotāji arī fonu. Tad tas ar gandrīz aņuks, es skatos pēc pirmās trešdaļas, pēc surdotulkotāji mēm palika. Tāds mazais kumēdiņš. Iet hokejs, bet viņi tikmēr nevis tulko, bet stāsta aņuku kaut kādu savu diezgan tādu piedaudzību. Es nezinu, ko viņi tur rāda. Jā, bet viņi rāda šito. Un šitādi viena ir bijis reāls gadiens Amerikā, kur viena vairākus gadus nodulinājusi, viņa izlikusies, ka viņi vienkārši tur plātījās mēdījās, ka viņi pieķēruši beigās.
Nu kā, vai jūs nezināt to slaveno gadījumu ar to futbola čempionātu? Es nestāstīju. Kā vīri bija sadarējuši, ka viņš tiks iekšā futbola čempionātā uz atklāšanu. Un viņš gāja un pieteicās un blā, jo tur visi tie voluntieri. Viņi pielika tajā atklāšanas ceremonijā. Pie prezidenta. Jā, pie prezidentiem un šis ka viņš ir. Un tas varbūt, un pēc tam un tas viss ir noticies, un viņam viss akreditācijas, un viss viņam ir, tā kā vajag. Un tie kur mēmie tagad ceļ trādīt. Kas tas bija? Viņi neviens neko nesaprot, ko viņš... Citā valodā. Viņš kaut kādā, surda muldēšana. Tajā swahili. Viņiem tas droši vien savādāk vēsti. Jā, viņi bija sadarējuši te kad tiks iekšā kadrā tajā oficiālā atklāšanā. Čomiem pamāju. Jau meitenei piekusa roka, jau mēs pa ilgu runājam. Vajag statīvu uzdāvināt. Jā, uzdāvināsim viņai statīvu. Pašiem mums vajag statīvus. Labi, paldies. Zieča bija studijā. Urā, viņš iet projām. Jā.